kāds tavs viedoklis ir par pensiju sistēmu šobrīd un kas no tā varbūt ir tāda negatīvās puses un pozitīvās, varbūt paraksturot tādu kopējo skatu uz mūsu sistēmu? Jā, ja runājam par Latvijas pensiju sistēmu, tad no vienas puses viņa saņem ļoti daudz atzinības arī starptautiski novērtējot. Savulaiku 2000. gados viņa ieviesa arī, tā teikt, reprezentatīvi konsultanti. Un izveidoja mums šo trīs līmeņu pensiju sistēmu, kur ir pirmais līmenis, kurā mums ir sociālā atbildība pret šobrīd esošajiem pensionāriem, otrais līmenis, kas jau balstās uz katra individa kontribūcijām, jeb iemaksām, un trešais līmenis, kas ir brīvprātīgs. Un šādi viņi ir darbojusies kopš tiem 2000. Gada apmēram, vidēji. Un ko mēs šobrīd redzam, ka sistēma kā tāda darbojās ļoti labi, bet velns slēpjas detaļās. Piemēram, izveidojot sistēmu, tas mērķis bija, ka mēs pirmo, otro līmeni dalīsim ar laikam ejot uz priekšu, pusi uz pusi. Jo šobrīd tātad mums ir sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju jomā 20%, no kuriem, tā teikt, vēsturiski, lielākā daļa vienmēr ir gājusi uz pirmo līmeni, un tad pamazām bija tā doma celt viņu uz 10% pirmam līmenim, 10% otram. To mēs nekad neesam sasnieguši. Tālākais līmenis, kas mums ir bijis vēsturiski, ir bijis 8%, bet toties šogad mēs piedzīvojam jau atkal 1% samazinājumu no 6% iemaksas otrajā līmenī uz 5%. 1% it kā nav daudz, ne manā, ne tavā algā, nec kopumā skatoties, bet, ja mēs atceramies saliktos procentus, šogad starp citu finanšu pratības tēma saliktie procenti, un skatāmies, ko nenopelna šis 1% vienā gadā, nākamā gadā un aiznākamā gadā, tas efekts ir diezgan liels, un no tāda viedokļa, es neteiktu, ka tā sistēma varbūt tajā ziņā tiek darbināta tik efektīvi. Savukārt uz pozitīvās nots, ja mēs turpinām, tas, kas man ļoti priecē, kad beidzot arī Latvijā ir jau vairākus gadus pieejami 100% akciju plāni, kas bija diezgan garš ceļš, jo pirmajos gados bija vispār tikai valsts kases pārvalde ar valsts obligācijām, tad, kad ienāca arī privātie pārvaldnieki, tad maksimums bija 30% akcijās. Pēc tam jau pēc diezgan ilga laika mēs sasniedzām 50%, un burtiski pēdējos gados mēs varam runāt par jau tādu, tiešām tādu normālu aktīvu pārvaldu, kur mēs varam arī 100% ieguldīt akcijās, tā teikt. Un ko tas dod vai ko tas nedeva vēsturiski, es aprēķināju pati priekš sevis, pat cik es iestājos uzreiz ar otrā līmeņa izveidi, šajā otrajā līmenī automātiski, esmu piedzīvojis visus šos gadus uz savas ādas, tā teikt. Es aplēsu, kad tā mana nespēja vai tas, kad man nebija ļauts jau no sākuma investēt akcijās, man kaut kur ceturdaļa no potenciāli šobrīd uzkrātā kapitāla ir noēdis. Tie ir tie saliktie procenti. Vai es varu atgriezt vēsturi? Droši vien nē, un tam bija savi iemesli, kādēļ tā sistēma tā veidojās, un valsts bija piesardzīga un neļāva riskēt to naudu tik daudz, bet es priecājos uz to, ka uz priekšu tā kļūda ir labota, un teiksim, jauniešiem, kuri šobrīd ir darba tirgū, tad viņiem tas vairs nedraud zaudēt šādu te ceturdaļu, viņi var pilnībā, teiksim, kamēr ir jauni investēt akcijās. Jā, tur vienmēr būs kritumi, bet kad ir kritums, tad mēs tā kā uz atlaidi pērkam tās daļas, un kritums iziet ārā, un ar regulārām šīm te ikmēneša iemaksām mēs esam jau nopelnījuši, tikai pie tā brīža vien, kad kritums ir atjaunojies, jo, protams, ka visi ekonomiskie cikliskumi pastāv, bet, vienmēr viņi ir pārgājuši un turpinājusies ir izaugsme, Svarīgi ir, kad ir šis laiks līdz pensijas vecumam, un tas laiks ir jauniešiem, jaunajiem, kuriem nav vēl pensija pēc 10 gadiem, un varbūt ne tik jaunajiem, kuriem arī vēl pensija nav pēc 10 gadiem, un par to riska samazinājumu
samazināšanu ir jādomā tikai pašās tajās pēdējos gados, jā, lai būtu šī stabilitāte, jo finanšu krīzes ir un būs, jā, un lai viņas neiekrīt tieši pirms iešanas pensijā. Bet pārējā laikā, jā, jāizmanto finanšu tirgus sniegtās iespējas un jāpelna. Kad mēs iepriekš runājām ar tavu kolēģi Arnoldu Čulkstēnu, tad manā podkāstā, tad mēs spriedām par to, ka šī no Čīles pārņemtā sistēma pašā sākumā bija pensiju sistēmu rangos kotējās ļoti augstu. Un pēc tam viņi pamazām nokritās uz 3. desmitu. Kādēļ tas kritiens un kā to iespējams varbūt labot? Es domāju, ka manis minētās lietas jau arī ir, piemēram, arī tas, ka diezgan politiski tiek regulēts šis iemaksu apmērs, ja, tātad 2. līmenī, un šai gadījumā samazinot proporciju, kas aiziet uz 2. līmeni un atstājot visu īpatsvaru 1. līmenī, mēs galīgi nepalīdzam tām problemātikām, kas nāk no demografiskās situācijas, ja, jo 10-20 gadus atpakaļ tā demografiskā situācija tik bēdīgi nerādījās kā tagad, bet šobrīd mēs zinām šo demografisko eglīti, un 2024. gadā vairāk neviens bērns nepiedzims. Šogad vēl varbūt kāds bariņš piedzims, ja, bet ja mēs skatāmies uz gadiem atpakaļ, tad tik, cik viņi ir piedzimuši, tik viņi ir, un mēs ļoti skaidri redzam šo statistiku, tā, kad mēs iesim pensijā, mums tie cilvēki, kas būs darbaspējīgā vecumā, būs daudz par maz, lai nodrošinātu mums to pensiju kapitāla izmaksu tādā apmērā, lai tā aizstāšana pret mūsu darba algu no 1. līmeņa būtu pietiekoša, ja, vai cieņpilna. Šobrīd mēs arī runājam par kaut kādiem atkarībā no aplēsēm, ja tur 30-35% Latvijas bankas aplēs liecina pat par 20% dažos šajos te aprēķinos, ja viss ir atkarīgs no tā, kā mēs redzam to nākotni, bet skaidrs, ka ja darba spēka skaits samazinās, tur nav to nodokļu maksātāju, kas mums atliek celt pensijas vecumu, celt nodokļu apmērus, ievest viesstrādniekus, ja. Visticamāk darīt mazliet no visu, godīgi runājot, ja, lai teiksim, mēs nodrošinātu šo cieņpilno, jēgpilno pensijas izmaksu. Tas, man liekas, ir tāds lielākais, draudz šita demografiskā situācija, ja, kuru nemēģinot kaut kā risināt laicīgi, ja, mēs tikai palielinām to sniegbumbas efektu, kad kaut kādā brīdī ienākošā naudas plūsma šajā te sociālajā budžetā nebūs tik liela, lai nosaktu tās apsolījumus pensionāriem, bet par to ir ļoti nepopulāri runāt, kad mēs par to runājam ar politikas veidotājiem vai teiksim tiem, kas ir tajā brīdī attiecīgi ministrijā, tad viņi saka, nē, tur nav nekāda problēma, ja mēs redzam, ka viss būs labi, nākamajā gadā ir viss labi, bet ja mēs pamodelējam, kā Latvijas banka arī to modelēja uz priekšu, tad ir pēc noteikta gadu skaita paliek arvien sliktāk, ja. Un kā no tā izvairīties? Droši vien ar visiem manis minētajiem elementiem, bet tajā ir arī pensiju 2. līmeņa stabilitāte, ja, un īpatsvara pieaugums, jo tas tad samazina to apsolījumu, 1. līmeņa apsolījumu nākotnē un palielina neatkarību no demografiskās situācijas, jo es pati esmu atkarīga par to, cik liela šis 2. līmenis, esmu atbildīga par to, kā viņš aug, un viņš ir mans 2. līmenis un nav saistīts ar šo demografisko situāciju. Ok, bet ja mēs paskatāmies kopumā uz Eiropu, Eiropa jau kā tāda noveco, vai tur mēs kādās citās valstīs varbūt redzam kaut kādas iedīgļus risinājumam, jo viņiem jau tā pati problēma pēc būtības. Jā, un šeit ir ļoti interesanta tieši šobrīd debate arī Eiropas komisijā. Pavisam nesen 20. novembrī tur tāds domu raksts iznāca par tēmu, kā šo ilgtermiņu uzkrājumu stratēģiju veidot Eiropas Savienībā un kā vairot
tieši šos te pensiju uzkrājuma apjomus šo te iemeslu dēļ. Un šeit ir ļoti dažāda situācija. Ir valstis, kā Nīderlande, kā Zviedrija, par ko mums varbūt pat vēl vairāk ir informācija, kurās ļoti izteikts ir darba devēju uzkrājumi. Un varbūt šīs valstis ir salīdzinoši pasargātākas, tāpēc, ka bez šīs te valsts pensijas viņiem vēl ir darba devēju veidotie uzkrājumi un diezgan solīdos apmēros, ja. Bet, ja mēs skatāmies uz citām tām Eiropas valstīm, varbūt ir tīpaši dienvidu Eiropas Savienības valstīm, ja, viņiem ir vēl krasāk izteikta šī te problēma ar to, ka esošās pensiju sistēmas nespēja nodrošināt ilgtermiņā šīs arī demografisko iemeslu dēļ šīs izmaksas un tās vajadzības uzkrāt papildus ir vēl lielākas. Tas, ko es šobrīd redzu tajā drafta dokumentā, kas ir izlaists arī komentēšanai, ir, kad viens no šiem ieteikumiem būs auto-enrollments, jeb automātiskā iesaiste brīvprātīgā šajā te pensiju uzkrāšanā. Un tas ir kaut kas, ar ko ir jau eksperimentējusi Lielbritānija, cik atceros Turcija un vēl pāris valstis, kuras, tā teikt, kad mēs stājamies darba attiecībās, uzreiz kā daļu no darba līguma piedāvā iemaksas pensiju fondā. Un tad cilvēkam ir tiesības, angliski to sauc par opt-out, jeb izstāties no tā, ja. Bet primāri tu tiec iesaistīts kaut kur, ja, un tad ja galīgi negrib, tad tu vari izstāties. Un mēs zinām, tā tīri no tās sociāla ekonomiskās uzvedības, ja mēs kaut kur, tā kā tiekam iesaistīti, tad, ir daudz lielāka varbūtība, ka mēs tur arī paliekam, mums tas ir ok, un, kā saka, mēs turpinam, to krāšanu, ja. Un Lielbritānijā bija šāda sistēma ieviesta, un varbūt tas pirmais, negācija, kas viņiem tur bija, ko es pamanīju komentāros, bija, kad, ja cilvēks maina darba vietu, tad, ja viņam sākās jauns pensiju fonds, tad, ja viņš tā ļoti naski ceļo pa darba vietām, ja viņam tur ļoti daudz tie pensiju fondi, un tāpēc Eiropas Savienība uzreiz domā arī par šo te pensiju pārvedamību, ja, no viena pārvaldnieku uz otru, kas, piemēram, Latvijas gadījumā jau ir standarta risinājums, ja jūs variet mainīt šo pārvaldnieku gan otrā līmenī, gan trešā līmenī. Jūs variet ar savu pensiju uzkrājumu pāriet, ja, tad tam būtu jābūt arī Eiropas Savienības līmenī, kā ieteikums ir nodrošināt šo te pārvedamību kapitālu, tad auto-enrollments un kapitāla pārvedamība noteikti palīdzētu veidot šo te uzkrājumu ātrāku, jo šeit labs piemērs ir Zviedrija. Un kurā, teiksim, 90% populācijas darbā strādājošo, ja tā teikt, tiek veidot šie te darba devēju uzkrājumi. Un tas nav obligatori, ja, tas ir, tā viņi sociāli ir vienojušies jau daudzus gadus atpakaļ, ka tāds ir tas tirgus veidols, ja, un, nevelti Zviedrijā arī arotbiedrības ir ļoti spēcīgas, ja, un viņiem, teiksim, šis te darba devēju uzkrājums ir, darba devējs izvēlās labāko, optimālāko risinājumu, ja, un piedāvā lētāko, efektīvāko, ja, un darbiniekam atliek tikai baudīt un veidot uzkrājumus, un Zviedrijā šie uzkrājumi ir ļoti lieli. Ja. 850 miljārdu eiro, ja, kas ir pret mūsu 29, tas ir vienkārši kā sapnis. Vai Eiropas līmenī tiek domāts arī par šo te arvien biežāku cilvēku migrāciju savā starpā, kur tomēr arī pat Latvijā es esmu ar cilvēkiem runājot, redzējis, ka viņi skatās, Grieķijā ir labāks režīms, lai saņemtu Latvijas pensijas tur un apliktos ar mazākiem nodokļiem. Vai Eiropas ietvaros ir kaut kāda diskusija par to, ka to varbūt kaut kā režīmu jānovienādo vai Nodokļu režīmi noteikti nē. Cik es esmu dzirdējis, tas ir tā ir tāda
man liekas, savā ziņā Eiropas Savienības viena no tādām sarkanajām līnijām, ja, kur valstis nevēlas, ka tas tiek vienādots, nu, tādā nodokļu režīmā. Savukārt kapitāla pārvedamības ziņā gan tas ir cits jautājums. Ja mēs runājam par pirmā līmeņa pensiju, valsts pensiju, tad tur ir atsevišķos starpvalstu līgumi, kas nosaka, kad tas ir iespējams un kā tas ir iespējams. Ja, tas ir savādāk regulēts, bet ja mēs runājam par privāto kapitālu, tad šobrīd šis un tas šur un tur ir iespējams atsevišķos gadījumos, bet, piemēram, tas Pan-European Pension Product, jeb Eiropas pensija bija tā, kuru mēs tā teikt, kuru Eiropas Savienība radīja ar domu, lai tas kapitāls viegli ceļotu pāri robežām, jo šim produktam bija uzreiz jābūt reģistrētam vairākās dalību valstīs, nevarēja tā kā sākt ar vienu dalību valsti, lai uzreiz, tā teikt, veicinātu to, kad tur ir tā kapitāla plūsma, ja, bet nevarētu teikt, ka šis produkts Eiropā aizlidoja. Cik man zināms, ir tieši 2 produkti pa visu Eiropas Savienību reģistrēti. Ja, tātad tur vēl ir vieta izaugsmē. Atkal jau šis dokuments, kas publicēts 20. novembrī, mazliet adresē šo problēmu, ja, kad ir tā vēlme Eiropas Savienībai nodrošināt brīvāku kapitāla plūsmu. Bet tam ir vajadzīga visu valstu iesaiste. Ja? Kā tas viss realizēsies, jā, tad redzēsim, kā tas materializēsies. Tu minēji Zviedrijas piemēru. Zviedrijā ir, es saprotu, speciāla padoma, kas tā kā atbild par šiem te pensijas jautājumiem neatkarīgi no politiskā cikla, vai tas vai kaut kādi vēl citi piemēri Eiropā būtu kaut kādi, par ko mums būtu jādomā? Jā, šis Zviedrijas padomes princips, man liekas, ir ārkārtīgi svētīgs. It sevišķi šobrīd skatoties uz Baltijas valstīm un populistiskajiem gājieniem, kādi mums ir pēdējos gados bijuši gan Igaunijā, gan šobrīd Lietuvā un potenciāli pa laikam uzvīt šīs diskusijas arī Latvijā. Tātad, ko Zviedri izdarīja? Viņi izveidoja šo padomu no visiem politiskajiem spēkiem, kas nozīmē tieši priekš pensiju sistēmas reformēšanas ir jābūt konsensusam. Zviedriem, protams, ļoti patīk konsensus, tas ir viņu nacionālā īpatnība, ja, bet tajā, protams, ir arī liela vērtība, kad šiem politiskiem spēkiem ir jāvienojās par konsensusu, un tad viņi veido šos likumdošanas izmaiņas. Un, protams, ka politiskie spēki pārstāv dažādas intereses, gan pašnodarbinātus, gan lielus uzņēmumus, gan parastos darbiniekus. Ja? Un šeit ir jāatrod tas konsensus, jeb tā viena vajadzības apmierināšana ne uz otra rēķina, ja? un lai tā sistēma būtu stabilāka. Un es domāju, tas ir viens no fundamentāliem tādiem pamatakmeņiem, kāpēc Zviedrijas pensiju sistēma ir tik laba, salīdzinoši stabila un teiksim tā, ilgtspēlējoši ir šis te aspekts, ka nevar tā politiskā partija, kur ir pie varas, tagad darīt šajā jomā visu, kā viņa vēlas, viena pati. Ja? Šeit ir jābūt šai diskusijai ar citiem politiskiem spēkiem un izsvērtai, pārdomātai politiskai darbībai. Un tas, man liekas, ir tas, kas mums Baltijā ārkārtīgi pietrūkst, jo visās 3 valstīs pensiju sistēma tiek izmantota par saukļos, par vēlēšanu aģitācijā, ja, un tiek izmantot populistiskiem mērķiem, radot ļoti ilgtermiņa negatīvus efektus. Piemēram, Igaunijā izņēma viņi miljardu, iztērēja viņi televizoros un viskaut kādās citādās labās lietās. Un tagad ir tāds iekritiens, ja, jo pirmkārt tas miljards nesakrājās vienā dienā, ja, tur ir diezgan daudzi gadi, lai viņus sakrātu, plus izņēma tieši tā sociāli neaizsargātākā daļa, kurā aizejot pensijā, tomēr vēl vairāk būs zaudējis, jo Igaunijā jau vēl viens interesants aspekts, ja tu vienreiz izstājies no tās sistēmas, tu nevari 10 gadus iestāties. Un tagad viņi to maina, ja, bet populisti bija pat tā izdomājuši, ja, kas nozīmē vēl vairāk tas cilvēks, kas tādu varbūt nepārdomāt lēmumu ir pieņēmis, ja, viņš vēl 10 gadu nevar atpakaļ iestāties, ja, tur, tas bija pavisam traki, un lietuvieši šogad lēma, kad viņi ļaus izņemt daļai tātad šo te uzkrājumu ārā. Bet kas jāpiemina, ka Lietuvā un Igaunijā sistēmas bija veidotas, ka tur ir cilvēku līdzmaksājums.
Kas atkal ir no vienas puses ļoti labi, tāpēc, ka tā ir cilvēka apzināta dalība, ja, tādā ziņā, ka viņš tiešām arī pats apzinās, ka viņš maksā, jo mūsu gadījumā tie, kas maksā nodokļus, ja, viņiem tas automātiski aiziet, ja, tie sociālās apdrošināšanas iemaksas un automātiski aiziet arī 6% uz otro līmeni, ja, un 14%, tagad 5%, ja, un attiecīgi uz pirmo līmeni. Un tas nav varbūt vienmēr tik apzināta tā darbība, ja, bet no otras puses, Latvijā tomēr tad līdz ar to šis otrais līmenis ir integrāla pensiju sistēmas sastāvdaļa, ja. Bet vienalga mēs jau redzam, ka mums ir spekulācijas un diskusijas, vai nevajadzētu tā kā Lietuvā un tā kā Igaunijā ļaut izņemt ārā, bet, man liekas, ka tajā ziņā varbūt mums ir lielāka stabilitāte, jā, ka tas ir, tā paša nodokļu ietvaros pārdala, nevis līdzmaksājums, ja. Tā kā, ir plusi un mīnus tam dažādām pieejām. Tad tavuprāt nevajadzētu? Mēs esam diezgan industrijā arī daudz diskutējuši. Ir plusi un ir mīnusi. Teiksim tā, ja ir šis te līdzmaksājums, tur ir lielāka cilvēka iesaistīta kā no vienas puses. No otras puses to var panākt arī ar tā saucamajiem pensiju paneļiem. Tā bija lieta, par kuru es iestājos 10 gadu garumā, beidzot tā ir realizējusies, ka mēs varam redzēt šo te pensiju otro līmeni arī savās internetbankās, ka tas ir pieejamāks cilvēkiem. Jo tajā brīdī, ka tādā sistēmā kā mūsējā, teiksim, veids šos te sociālās apdrošināšanas iemaksas, un tu viņus var redzēt portālā Latvija LV, ja tu ļoti labi zini, kur tev jāiet un jāmeklē viņa, ja, tajā brīdī, protams, kad vispārējā sapratne par to, kāds ir mans pensiju uzkrājums, bija tuvu nullei, ja. Šobrīd jau ir uzlabojumi gan ar to, kad šo te otrā līmeņa uzkrājumu var redzēt internetbankās, gan arī Latvijā LV ir izveidots portālā labāks šis te saucamais pensiju panelis, kur var redzēt gan to pirmo līmeni, otro līmeni, tā informācija paliek pieejamāka. Līdz ar to es teiktu, ka, ja mēs to informāciju nosacīti vairāk metam cilvēkam acīs, viņam viņa ir pieejamāka, tad tas varbūt ir labāk nekā, likt pašam, pašam maksāt, bet atkal no otras puses pašam būtu jāmaksā tajā trešajā līmenī, ja, tādā ziņā, ka to pirmo, otro jau arī nav pietiekoši. Mūsu gadījumā, teiksim, zinot, cik mums maz tie procenti aiziet uz otro līmeni, tas aizstāšanas koeficients pensiju pret algu joprojām nebūs 100% vai pat 80%, ja, tur tomēr paliek arī vieta tiem brīvprātīgajiem uzkrājumiem, tad es teiktu, ka, drīzāk tajā pusē, ja būtu tā līdziniciatīva savukārt pirmo, otro līmeni, tādu saprotamāku var padarīt ar to caurspīdīgumu, pie kā pēdējos gados gan industrija, gan valsts ļoti strādā. Bet tavuprāt, protams, ka ja tā sistēma ir veidota, lai cilvēki saņemtu 60-70% no savu atalgojumu kā pensiju, tad, ja šobrīd saka, Latvijas Banka jau rēķina ap 20%. Tas ir par pirmo līmeni, jā. Jā, tad pēc būtības, šobrīd ir jābūt kaut kādai aktīvai kampaņai, veicinot cilvēku brīvprātīgus ieguldījumus. Jā, un par laimi Latvijā ir joprojām spēkā nodokļu atvieglojumi ilgtermiņa uzkrājumiem, tad gan iemaksām pensiju fondos, gan ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas līgumiem, un tam ir, protams, ļoti būtiska ietekme uz, teiksim, tirgus pieaugumu, jo mēs varam redzēt to, ka, tai pašā Zviedrijā viņi 2016. gadā atcēla šos nodokļu atvieglojumus tieši, privātpersonu uzkrājumiem, tāpēc, ka viņiem jau diezgan liela šie te uzkrājumi no darba devējiem bija, un tad tas īpatsvars, skatījos, ir krities, ja iepriekš, teiksim, tās privātie uzkrājumi bija apmēram šie te 15%, tad uz šo brīdi tie ir 4%, īpatsvars, ja, un tā pamazām, tā kā atslāpst, ja. Un šobrīd arī Zviedrijā ir atsākusies diskusija, kad nestoties uz to, ka viņiem ir šie 850 miljardi eiro jau otrajā līmenī, un ir pirmais līmenis, ka tās aizvietojums, pie viņu dzīves līmeņa nav tāds, kas ir pietiekoši, ka viņiem arī ir jāatsāk šie trešā līmeņa maksājumi, bet vēl viens piemērs ir mūsu paši lietuviešu kaimiņi, kuri arī aizvadītajā gadā pieņēma šo lēmumu atcelt tos nodokļu atvieglojumus, un mēs šobrīd kopējās summās to vēl nejūtam. Nav vienkārši varbūt tāda izaugsme, bet nav kritums, bet pie jaunslēgumiem, jauniem noslēgtiem līgumiem uz pusi mazāk, ja.
tā kā, ir tieši ietekme, ja? Un, ja mēs šādu te nodokļu atvieglojumu iedodam, tas palīdz tirgumu attīstīties, kad mēs noņemam, mēs redzam automātiski, varbūt tā attīstība ir lēnāka. Un, ja tādiem Zviedriem tas varbūt ir tāpēc, ka, viņiem ir darba devēja uzkrājumi un pensiju uzkrājumi pirmajā līmenī, ja? Tad, attiecīgi, Baltijā jau nekā cita nav, tāpēc, ka tie privātie uzkrājumi attīstās, viņi ir, bet, kā mēs aplēsām, apmēram 18% no iedzīvotājiem, uzkrāja šajā te trešajā līmenī vai, papildus brīvprātīgi uzkrāja. Līdz ar to, ņemot vērā to mazo aizvietojamību, ko var nodrošināt pirmais, otrais līmenis salīdzinoši, tie 20% no darba samaksas, kas nav maz, bet, tā pasaule ir iekārtota, ja, kad to mums ir jāatliek tiem 20 gadiem, kurus mēs pavadīsim pensijā, ja. Tad attiecīgi, jā, tā pārējā daļa balstās uz brīvprātīgiem uzkrājumiem, un viņi šie brīvprātīgie uzkrājumi salīdzinoši pieaug ar ļoti labu ātrumu, un starp citu, Baltijas valstis ir straujāk augošās, ja, bet tas ir no mazas bāzes. No ļoti, ļoti maziem izējošiem tirgus apjomiem, ja. No nodokļu, ja mēs domājam, ka es, piemēram, uztraucos par savu pensiju, kad es aiziešu pensijā, tad no nodokļu sistēmas viedokļa tu redzi būtiskas atšķirības tajā, kur man vajadzētu ieguldīt. Tātad, ir tāda, es redzu, ka vajadzētu būt būtiskām atšķirībām, un šeit ir jautājums par kapitāla pieauguma nodokli. Jo, teiksim tā, Latvijā tad arī pensiju izmaksas tiek apliktas ar šo te, tas ir ienākums, ja, bet ja mēs runājam par brīvprātīgajiem uzkrājumiem, un ja tur tiek izmantot nodokļu atvieglojumi, tad tas vienīgais, kas tur ir nodokļu atvieglojumi, tātad nav jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, bet beigās ir jānomaksā šis te kapitāla pieauguma nodoklis. Un tā ir vieta, kur Latvija kaut kā ar vieglu roku ir ieskapējusi iekšā to pašu nodokļu likmi, kas ir 25,5 šobrīd, ja, pilnā apmērā, bet šeit ir jāsaprot, ka tā tomēr ir pensiju nauda, kas ir domāta ikdienas patēriņam, un no viņas, ja mēs saprotam tos saliktos procentus, jau mēs saprotam, ka tajā, kad mēs ejam pensijā, tā uzkrātās summas, puse varbūt jau pat ir piepelnīta klāt, ja. No tās puses ceturdaļu nomaksāt nodokļos ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un tas īstenībā noēd visu to labumu, ko mums dod šie te nodokļu atvieglojumi, ja. Tur vairs nav tāda efekta, ja. Un par to kaut kā likumdevējs nav Latvijā padomājis, jo citās valstīs tieši uz šiem te pensiju uzkrājumiem ir samazinātā šī te kapitāla pieauguma nodoklis. Tieši tādēļ, ka ir starpība, vai tas ir dzīvoklis spekulācijai, kur, fine, nopelnīju jānomaksā, vai tās ir vienkārši ieguldījumi akcijās, ja, kur atkal, ja man izdevās nopelnīt, man ir kapitāla ienākuma nodoklis jānomaksā. Savukārt, ja tas tiek veidots, speciālajos šajos te rīkos, kur ir ilgtermiņā, teiksim, līdz 65 gadu vecumam, līdz patiešām, izņemt tikai tad, kad cilvēks jau aiziet pensijā, tur vajadzētu būt citai nodokļu likmei, jo pretējā gadījumā, tas efekts par defektu, ja, no vienas puses ir nodokļu atvieglojumi, bet no otras puses diezgan iegriež tā, teiksim, šī te kapitāla pieauguma nodokļa likme. Tā kā, tur noteikti būtu vieta padomāt. Citas valstis arī mēdz darboties ar šiem te vispār tiem nodokļu apjomu uz pensiju, ja, jo, kaut kas ir jāmaksā, bet jautājums ir, kāds ir tas apjoms, ja, jo, mums jāsaprot, ka tie cilvēki jau vairs nav darba tirgu un varbūt, varbūt tur var samazināt, bet, tas ir, tāds diskusija jautājums, jo, protams, ka valstī vajag budžetu, un tad ir jāskatās, kā mēs viņu piepildam. Ko tu vēl redzi no mūsu nodokļu sistēmas puses, piemēram,
tie paši pašnodarbinātie cilvēki ar mazāku atalgojumu vai mikro uzņēmumu nodokļu sistēmu, vai tas viss kaut kādā veidā torpedē to mūsu pensiju sistēmu un kaut tajā ziņā nepieciešama kāda uzlabojuma. Jā, es nesauktu, ka viņš varbūt torpedē to sistēmu, bet viņi torpedē sabiedrību un torpedēs diezgan drīz nākotnē, tāpēc, ka, ja mēs šobrīd paskatāmies, mēs statistiski varam redzēt otrā līmeņa iemaksas pa vecuma posmiem un pa apjomiem. Ja? Un ir apmēram trešā daļa, joprojām gadu no gada, trešā daļa, kurā maksā vai nu neregulāri vai ļoti maz. Un tur iekšā ir mūsu mīļā aplāstā ēnu ekonomika, kur joprojām ir virs 20%, cik es dzirdu. Tur ir iekšā gan emigrācija, kur cilvēki ir sākuši krāt un strādāt, bet ir aizbraukuši uz ārzemēm, ja, palikuši, konti ir palikuši, skaits jau mums te ir, ja, bet tur nekas nekrājās Latvijā. Nu labi, tur vēl ir tā cerība, ka krājās ārzemēs, ja. Bet pašnodarbinātie mikro nodokļu maksātāji, tur bija mēģinājumi veidot viņiem tā kā to obligatoro trešo līmeni, ka viņiem ir kaut kas jākrāj. Bet tā palielam tas ir viņu pašu atbildība, ja krāj, nekrāj. Tad, kuram tad gribās kaut ko tur papildus maksāt, motivācija zema, un es tajā pašā, kā lai saka, 30% lokā ieskaitu arī riska grupu, kas ir pašnodarbinātie un mikro nodokļu maksātāji, jo es godīgi runājot daudz nezinu tos, kas no viņiem tiešām izmanto iespēju paši maksāt, bet, iespējams, ka tas arī valstī vairāk jāmotivē un jāstāst, jo es jau saprotu to interesi. Varbūt, ka viņam pat nav žēl tajā savā pensijā iemaksāt, bet, tur jau tas viss kopums nāk, ja tur jau jāmaksā arī citi nodokļi, ja, un tad tos jau vairs negribās maksāt, ja, tik daudz, un tad, tā ēnu ekonomika tur ir tāda, kad, tiem cilvēkiem atliek balstīties uz saviem brīvprātīgiem uzkrājumiem vienā, otrā vai trešā veidā. Ļaunākais ir, ja tādi netiek veidoti vispār. Jo tas nozīmē, ka, varbūt mēs varam runāt par bāzes pensiju vai minimālo pensiju šiem te cilvēkiem, kuru valsts centīsies nodrošināt, ja, bet ar to jau normāli izdzīvot nevarēs. Ja. Tā kā tas ir liels sociālais risks, kas mums ir iekšā sistēmā. Sistēma strādā labi, bet sistēma strādā labi, ja tu viņu izmanto, bet ja tu viņu neizmanto, tu viņā neesi iesaistīts. Tad ir sociālie riski par nabadzību un nemieriem. Jo līdz ar to valsts, tātad šī sociālā politika un pensijas, kāpēc tas ir tik būtiski, varbūt veidot tādas padomes un atdalīt viņu no politiskā spēka, tas ir liels instruments, ar kuru var ietekmēt ļoti daudzus procesus valstī. Paraksturo varbūt runājot par to pelēko zonu, kā jūs redzat savā biznesā šos te, manuprāt, diezgan lielo slāni, kas arī nemaksā neko šobrīd, kas ir alimentu nemaksātāji vai uzturlīdzekļu nemaksātāji vai ātro kredītu ņēmēji, kas ir nokārtojuši vai nav nokārtojuši personīgo maksāt nespēju. Kas ar viņiem notiks pensijas vecumā? Tā ir vislielākā, laikam, tāda, kā lai saka, traģēdija, tāpēc, kad, ja ir, ja, teiksim, vispār izvairās no maksājumiem caur kontu, tad nevar izmantot arī finanšu instrumentus kā pensiju uzkrājumu, piemēram, ja. Es nezinu, kur viņi vispār var uzkrāt, ja. Jo, mēs zinām, kas ir ar uzkrājumiem zeķē, ja, ir tāds caurums, ko sauc par inflāciju, ja, un neizmantojot finanšu tirgus, nav iespējams nodrošināt naudas vērtību laikā, ja. Protams, ir tāda lieta kā valsts pensiju un indeksācija, ja, tas ir no citas tēmas, ja. Reizēm liekas, ka valstī nauda aug kokos, ja, jo mēs taču varam indeksēt, ja, katru gadu, bet, indeksācija ir vajadzīgs ekonomiskais pamats, ja, kas ļauj viņai, jābūt šai te izaugsmē, un tā atkal ir saistīta ar tiem pašiem finanšu tirgiem, jo finanšu tirgi arī, tad, kad ir ekonomiskā izaugsme, arī finanšu tirgi labi strādā, ja, tā kā,
Jā, nauda neaug kokos, viņa aug no ekonomikas. Ja tā tava nauda piedalās ekonomikā vienā vai otrā veidā, tad viss ir labi. Bet ja nē, tad tas ir vēl viens jautājums, par kuru, man liekas, nepietiekoši tiek diskutēts, ja, jo, nav tā, ka mēs tā kā ikdienā redzam to ātro kredītu statistiku, cik ir tie cilvēki, kuri ir parādu piedziņā, bet tā sajūta pēc, runājot ar darba devējiem, kuri nevar lāga paņemt darbā darbinieku, ja tu viņam maksā oficiālo algu, jo viņš saka, nē, tā man visu atņems. Nu jā, darba devēji arī ir ķīlnieki. Bet kas, tavuprāt, kas tas ir tā pelēkā zona, tas narratīvs, ka viņi saka, valsts tur izpļakarē naudu un tāpēc mēs nemaksāsim un būtībā mēs redzam, ka tā pelēkā ekonomika lielā mērā sastāv no aploksņa algām. Vai cilvēki vienkārši, vai tā ir nabadzība, vai tā cilvēki par to neaizdomājas, vai vienkārši dzīvo no rokas mutē, un kāpēc netiek veidoti tie uzkrājumi? Es varētu saprast individu gadījumā, ja tas ir pašnodarbināts vai teiksim, šiem cilvēkiem, viņiem vajadzētu veidot kaut kādas jēgpilnas sistēmas, kurās viņi var iesaistīties ar mazākiem, varbūt nodokļu apjomiem, bet tā kā atbalstot vismaz sevi, ja, kaut kādas primārās lietas. Bet, ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, tur ir mazliet, man liekas, kaut kāda tāda attieksmes lieta gadiem ejot uz priekšu, jā, par to, ka tā taču ir ērtāk, tā var vairāk nopelnīt un vispār grūti ir pacelt to efektivitāti. Šitādā veidā var tomēr konkurēt vēl ar kādu, kurš tur maksā visus nodokļus un cena viņam attiecīgi ir lielāka. Ja? Bet man liekas, tas ir tāda ļoti īstermiņa stratēģija, tāpēc, ka efektivitāte ir jāceļ citos veidos, ja sevišķi mūsdienās, ja ir maz nišas, kuras nav ietekmētas no mākslīgā intelekta un visiem citiem tehnoloģiskajiem izrāvieniem, ja? Un attiecīgi, nezinu, vai tā algu nemaksāšana būtu, oficiālo nodokļu nemaksāšana, ja būtu tas glābējs zvans, ja, kas tagad ļaus to uzņēmumu saglabāt ļoti ilgtermiņā. Es domāju, ka tā ir vairāk tāda īstermiņa domāšana. Vai tas varētu arī būt viens no iemesliem, ka cilvēki saka, mēs neusticamies sistēmai, jo jūs viņu pietiekoši bieži mainiet, tur tagad 1%, tad varbūt vēl kaut kas. Es piekrītu, ka tas rada tādu neusticību, jo, teiksim, tāpēc arī ir varbūt jāuzmanās par to diskusiju, par to pirmā līmeņa stabilitāti, ja, jo citādā kādam var likties, ak, Dievs, tad nav ko maksāt vispār, ja. Tā arī nevar, vienkārši ir jādiskutē pragmatiski par to, kā uzlabot to situāciju, jo skaidrs, kad ir, vajadzīgs arī tas pirmais līmenis, ja, un bez viņa nevar, bet arī šeit var teikt, ak, Dievs, viss tik slikti, neiešu vispār, ja, tajā smilškastē spēlēties, ja, tā gluži arī nevajadzētu, bet par to izpļakarēšanu, tur varbūt ir tas aspekts, ko es ļoti gribētu, ka cilvēki saprot, ir, ka sociālais nodoklis tautās tiek sauc par nodokli, bet viņš ir sociālā apdrošināšana, kurā iekšā ietilpst lielākā daļa ir pensijas. Katram katram individuāli. Mēs varam redzēt, cik mums aiziet uz pirmo līmeni. Ok, tas ir apsolījums, bet tas ir, mēs viņu varam izdrukāt ārā un turēt katru gadu pie sienas, ka šis ir tas, kas man ir uzkrājies pirmajā līmenī, ja? Un otrajā līmenī, un tur ir arī bezdarba apdrošināšana, un tur ir arī bērnu pabalstu, visa veida apdrošināšanas arī uz invaliditāti un bērnu pabalstiem un vecāku nāves gadījumā un tā tālāk un tā joprojām. Kā kārtīga apdrošināšanā sadalīts pa 0,5%, pa cik tas risks katrā vietā ir liels, ja? Un tā ir mūsu sociālā kopīgākā sabiedrības sociālā apdrošināšana, ja? Un te man liekas, ka būtu ļoti nepareizi kādam teikt, ka tā nauda tiek izpļakāta, ja? Jo tas tomēr ir par to, ka
tam cilvēkam, kam ir invaliditāte, viņam vajag to pensiju, ja, un tam cilvēkam, kam ir vecuma pensija, viņam vajag to pensiju, ja, un tā ir tā solidaritātes sistēma. Tur, kur varbūt tā izpļakāšana pievalkās klāt, ir, ka pirms tā ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ja, kas gan jau ir tāds, nu, ļoti izplūdes, ja, kur viņš tiek izlietots un vai viņš tiek izlietots tā kā man gribās, ja, un kuri ceļi tiek laboti, kuri netiek laboti, ja, un tur katram ir viedoklis, ja. Tā kā viņi abi ir, nu, cieši saistīti un kopā, ja, nu, tu nevar maksāt vienu, nemaksāt otru, ja, tad tur, man liekas, arī rodās tā, nu, tā prezumcija par izpļakāšanu, ja, bet es gribētu atgādināt, ka, jā, iedzīvotāja ienākuma nodoklis 25,5 standartā, jā, ir viens stāsts, un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir cits stāsts, un tur nav izpļakāšana manā saprašanā. Ko jūsu bankas aprindās runā par solidaritātes nodokli šajā sakarā, vismaz Baltijas kontekstā? Tas pēc būtības jau arī ir tāds nu, hibrīds pa vidu un nekur neuzkrājās. Piekrītu, bet no otras puses es varētu teikt, ka es tomēr to, nu, atbalstu, tāpēc, ka, nu, ir kaut kāda, nu, no kaut kā, nu, es saprotu arī to, ka sociālās apdrošināšanas sistēma nevar būt veidota, ka, nu, es nezinu, miljonārs iemaksās kaut kādu ļoti, ļoti lielu summu, un tad valsts viņam pēc tam, nu, ārkārtīgi daudz maksās ārā, ja, un tur ir bijuši tie, nu, kā lai saka, nepareizās lietošanas varianti, un līdz ar to es domāju, ka, nu, tas ir loģiski, ka tur ir tā kā tas, nu, augšējā robeža, ja, līdz kurai, tā teikt, sedz pirmā līmeņa pensiju, un tad, ja tu esi ļoti turīgs, nu, tad tu vari arī par sevi parūpēties tajos brīvprātīgajos uzkrājumos, ja, vai savā uzņēmumā, vai vēl kaut kā, ja, nu, tu neesi tas, kuram ir visgrūtāk, ja, nu, šajā sabiedrībā. No tā viedokļa es piekrītu, ka tur ir tā kā tas griezti, ja, bet, nu, jā, nu, no otras puses, protams, solidaritātes nodoklis, nu, nav nevienam patīkams, bet atkal, nu, solidaritāte, ja, no kaut kāda, jā, mēs varam runāt, kurš ir tas līmenis, ja, kad sākās tiešām turīgums, ja, bet, nu, no kaut kāda līmeņa, nu, tas nav, mēs neesam vienīgā valsts, kur tas tā ir. Protams, īpaši bagātie cilvēki mēģina izvairīties no tādām valstīm, kur viņš ir, un mēģina atrast valstis, kurās viņš ir, nav solidaritātes nodokļu, vai viņš ir mazāks, ja, bet tai pašā laikā, nu, jā, nu, tas tāda vispārēja prakse ir, jā, kad, nu, tomēr solidāram ir jābūt nedaudz, ja. Ja kādam ir paveicies, un viņš var nopelnīt tik ļoti daudz, ja. Tu minēji arī tādu maģisko frāzi kā mākslīgais intelekts, un šajā sakarā arī, nu, domājot par pensiju pēc gadiem 20, varbūt jau netiek apspriests arī tas viedoklis, kad, es nezinu, jāpliek ar nodokļiem ir roboti, kas aizstāja darba vietas, cilvēku darba vietas, un ka tādā veidā zināmā mērā tiks nodrošināta arī cilvēku pensija. Viss var būt. Šitas man nebija ienācis prātā, bet es teiktu, ka tā ir ģeniāla laba ideja. Tāpēc, ka, nu, skatoties uz to demogrāfijas bedri, kas mums ir priekšā, un to, ka vai nu mums jāstrādā līdz nāvei, vai jāceļ nodokļi, vai jāieved ļoti daudz, nu, tur nepietiks ar 100 000, ja, bet papildu darbspēku, ja, tad šī varētu būt laba ideja. Bet, nu, atkal, nu, tas viss ir jāstāsta samērīgumā, ja, jo, nu, ja tas mākslīgais intelekts būs vispār visiem, ja, nu, tad tas ir tā kā, nu, normāli, ja, nu, papildus kaut kāds nodoklis, ja, bet ja tādā veidā tiek sodīti, teiksim, visinovatīvākie uzņēmumi, droši vien tas nebūs godīgi, ja, bet ideja kā māja, es teiktu, jā, jo es pieņemu, ka nākotnē vispār tā nodokļu būšana varētu, nu, stipri transformēties, mainīties, ja, jo arī pieskārāmies tai tēmai par valstīm un robežām un kapitālu plūsmu pāri valstīm, ja, un Eiropas Savienības kaut kādiem pamatprincipiem, ja, nu, tur vēl ir vieta izaugsmei un vieta interpretācijām diezgan. Viens jautājums varbūt ne tik ļoti par pensijām, bet par apdrošināšanu, ka Lietuva tagad ievieš apdrošināšanas prēmiju nodokli. Cik tas, tavuprāt, pamatot un vai Latvijai tādu vajag?
Lietuvieši vispār ir ļoti naski uz sarežģītiem nodokļiem, jā, jo mums strādājot visās 3 Baltijas valstīs, jāsaka, man ir departaments, kas nodarbojās ar tā visa ieviešanu sistēmās, jā. Lietuva mums sagādā visvairāk galvas sāpes, jā, jo viņi ļoti naski ievieš ļoti salīdzinoši sarežģīti strukturētus nodokļus, jā, kur ir daudzi priekšnosacījumi. Ja ir tā, tad ir šitā, ja ir tā, tad ir šitā, jā, un šis nodoklis ir viens no tiem piemēriem arī, kad vajag, protams, papildināt budžetu, un tad visas idejas ir labas, jā. Tas ir fiskāls nodoklis, vai ne? Es domāju, ka viennozīmīgi, jā. Okay. Tad jautājums par izlietošanu, vai tavuprāt ir jāregulē kaut kā lai šie te fondi vairāk iegulda Latvijas ekonomikā, nevis ārvalstu? Ļoti labs jautājums, un viņš ir tāds, ļoti duāls, ja. No vienas puses mums varbūt gribētos, lai Latvijas ekonomika plaukst un attīstās un lai mēs viņus, kā lai saka, atbalstam. No otras puses mums arī gribās labas pensijas aizejot pensijā, lai viņas ir nopelnījuši tikpat, cik zviedru pensionāri, lai tā atdeve ir tāda pat kā zviedru pensionāram vai tādam pašam kā amerikāņu pensionāram, ja. Un tādēļ, likumā attiecībā uz 2. līmeņa pārvaldu mums ir ierakstīts, ka pārvaldniekam ir jādarbojās kā labam, gādīgam saimniekam sava klienta interesēs, ja, un jāmeklē labākā atdeve. Un tad mēs nonākam līdz jautājumam, kur mēs varam dabūt labāko atdevi. Ja. Skaidrs, ka mēs visus solus nevaram likt vienā groziņā, un visa tā nauda nevar tikt investēt Latvijā, jo tad krīzes gadījumā, jebkurā gadījumā Latvija nav tik liela ekonomika, kur var ielikt visu šo te pensiju kapitālu, bet pat to daļu, kuru mēs varam ielikt, tur ir arī jābūt ļoti uzmanīgam, un tātad tas, ko fondu pārvaldnieki var darīt, viņi var ieguldīt akcijās, kas ir publiski tirgotas, un viņi var ieguldīt tā saucamās alternatīvos investīciju fondos. Ja. Ja mēs skatāmies uz akciju tirgu, tā ir vēl viena sarunas tēma, ja, cik liels vispār ir Baltijas akciju tirgus, un varbūt, ja mēs visi apvienotos 3 valstis, varbūt mēs vispār beidzot būtu pamanāmi jau uz pasaules vispārējās kartas, bet visā citādi mēs esam piņģerot lielumā tirgus, ja, un ar visiem no tā izrietošajiem izaicinājumiem. Un tad paliek mums alternatīvie investīciju fondi, ja, kur atkal ir jāskatās gan prudencialitāte pārvaldnieka, gan tas, kurā vietā, kur viņš investē, kāda ir šī investīcija stratēģija, un tādus nelielus gabaliņus mēs noteikti tur varam un ieguldam, ja, teiksim tā, bet noteikti, piemēram, procentu, ka tiem ir jābūt 10%, ir ļoti riskanti, jo tādā veidā mēs varam pazemināt atdevi, ja, ko mēs potenciāli varam nopelnīt mūsu klientiem. Un tad nepatīkamā situācijā. Kāpēc Latvijai investīciju atdeve ir mazāka nekā tur kaimiņu valstī? Ja, ja mēs pieņemam šādu te lēmumu, ja, tad jāsaprot, ka to mēs esam tai Latvijas ekonomikai ziedojuši. Un vai tas ir tas pareizākais? Jā, tas ir grūts jautājums. Es teiktu tā, ja Latvija sakārtotu vēl vairāk un vēl kārtīgāk tās investīciju iespējas, tad tas automātiski notiktu.